tas, kā tiek stiprināta austrumu robeža, veicina, teiksim, tādu mierīgāku sajūtu šīs pierobežas iedzīvotājiem, vai gluži otrādi viņus satrauc? Pierobežas iedzīvotāji zināmā apātijā jau ir Latgalē, tas ir skaidrs. Vispār Latvijas drošības stiprināšanai jābūt vēl modernākai nekā tas notika, piemēram, Izrēlā, kad bija Irānas uzbrukums, kā tas notiek tagad Ukrainas karā. Jābūt modernai aizsardzībai. Jūs paskatieties, Irāna, kas atrodas, nezinu, tur gandrīz 1500 vai cik kilometri no Izraēlas, palaida 600 raķetes, un tās viss tika notriektas. Ko dos, ka mēs tur izraksim tos grāvis, vai, piemēram, vēl atrodas gudrie, kas tur saka, mīnas jāsaliek, lai tie aļņi, brieži un meža cūgas katru nakti sprāgst gaisā, jā? Otkārt, tai aizsardzībai jābūt modernai, ar ļoti spēcīgām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras jāizvieto nevis Zilupē, bet kuras jāizvieto pa visu valsti. Tā kā ir Izraēlai šis modernais lietus